Esam piestājuši leģendārā Janikējas mototrasē. Es ceru, ka tā ir īstā, ko es domāju. Šajā trasē cīnījās Kristers Seļģis ar Arturu Asmani 2000. gados un vēl vēlāk. Tā kā vērojiet. Vismaz kaut kas notiekas. Nav tā kā Valmierā. Kaus mototrasa klusē. Jau vairākus gadus jau. Lieli ir. Kāds nāks? Kāds sagaidīt. Jūku, viņa ir liela, bļa. Es iedomāju, cik tā trasa ir liela. Garāk nekā kuļi. Protams, ka garāk. Trampīna. Ritens palika tur, bļa. Viņā viņš tā. Au. Ja kāds atcerās Kristeri Seļģi un Arturu Asmani, tad es domāju, ka šī trase jau visiem, man liekas, ir zinām 100 punkti. Mazie. Bet tad ir pitbike saucamie. Kā lielāk laikam nebūs. Blakus vai gribētos redzēt. Maz kaut kas nopietnāks būs. Redziet, reka pat meitenes brauc. Eko aizbrauc tikko meitene, eko mocīt. Redzat, jā? Tas ir interesanti atbraukt uz Igaunijai. Igaunijas priekšpilsētā Janikēzē un apstīties, kā puikas trenējās. Ļoti jauki īstenībā. Sakiet, rakstiet komentārā, vai jūs vēl šādas treniņu video gribētu redzēt un. Starts laikam ir tur lejā, man liekas, bet tik tuvu neiesim. Pastīsimies te patās. Šādas kvadrs jau, ka nāk, man liekas, viņš iet. Ieskienās reizēt tur lejā. Trasa ļoti jauka, pārredzama. Teikšu godīgi. Jā. Jā, šeit Kristers Seļģis ar Arturu Asmani izcīnīja diezgan daudz čempionu tituls. Šajā mototrasē. Teikšu godīgi.
jauka atmosfēra, kas varbūt labāks par benzīna smaržu un šiem maziem sīriņiem, šiem maziem pumpīšiem. Līdz šitie laikam izbrauks un tad arī meitēns aizlaid rekomārā mazo mocīti, redzējāt, bizīti. Tā kā meitēns mums arī ir Igauniem ir brauc motokrosā. Priekštaisni īstenībā redzēju. Meitēns uz motiem. Tas jau labi, ja tas viens. Kvadrīši gribētu, tas aizgāja pa to, kad smoki. Es domāju, ka daudz latviešu un valmieriešu, kas dzīvo, viņi, man liekas, Janikējs arī zina. Es godīgi sakot, nekad šajā trasē neesmu bijis. Es šajā trasē esmu pirmo reizi savā dzīvē. Es Janikējzē nekad neesmu bijis. Es tagad atbraucu uz Igauniju un iebraucu Igaunijā. Es to trases redzēju tikai pa televizoru un kā notiek sacensības un visi pasaules čempionāti, plakasvāģi un kvadri un viss pārējais. Tālāk. Kā jūs domājat, jaunais MX1, MX2 braucējs? Es domāju, ka jā. O, kas smaržo pēc tā. Čau, es Janis. Jāuzvan brālim uz māju. Pagaidīsim kaut ko lielāku, varbūt brauks. Šitie sīkie izgāzīs tagad. Man liekas, kaut kas lielāks gāzīs. Labi, okei. Kaut kāds video mums no šodienas būs. Interesi kaut kāda ir par to visu. Paldies visiem, kas skatījāties. Piesakosim šim kanālām. Es domāju, ka braucot tālāk Polija, Vācija, Čehija, es domāju, ka citas motociklas arī mēs redzēsim vēl. Un tiekamies nākamās video. Lai jauka diena visiem!